Nu, ko labdien visiem klātesošajiem un ekrāna viņā pusē esošajiem, kura šodien ir vairākums. Mēs mēģināsim pārstāvēt klātienes rindas un paldies tiem, kur ir ieradušies šeit Latvijas ārstu biroja sēžu zālē, lai izrādītu savu interesi un cieņu un godu mūsu galvenajam lektoram šodienas. Tā ļoti nozīmīga tēma, kas mums kādam laikam ir ieslēgts mikrofons. Jā, paldies. Jā, tad es pieteikšu tēmu, kas, ko valde rosināja pēc biedru intereses un arī tādu pēdējā laika notikumiem, kurus akcentēja mūsu kopsapulcē ētikas komisijas priekšsēdētāja Silvija Lēniec. Diemžēl viņa tieši šodien nevarēja pievienoties, jo mēs arī viņu aicinājām ar savu viedokli un varbūt uzrunas turpinājumu. Bet vienmēr ir labi uz tēmām varbūt paraudzīties no akadēmiskā perspektīva. Un šodien docents Arturs Utināns ir piekritis mums visus apgaismot par intuitīvās morāles un ētikas kopīgo un atšķirīgo. Jā, labi, tad sveiki cienījamie un godājamie kolēģi. Tātad šāds ir virsraksts. Viena lieta ir morāles definējuma problēma. Es šo problēmu jau pētu diezgan pailgu laiku, un es izlasīju kaudzi grāmatas. Teiksim, grūti atrast vēl lielāku putru, kā ar šo jautājumu. Tātad redzat to terminu vien, cik daudz ir morāla, sirdsapziņa, superego, ētika, likumīga tur un tā tālāk. Tad līdz ar to mums parādās jautājumā, kā tad to morālu var definēt. Un šeit es saskāros ar daudz grūtībām. Piemēram, ir tik daudz grāmatas par morāli izdots. Vispār morāles definīcija ir grūti atrast, kas īsti ir morāle. Ja? Un īpaši kaitīgi lasīt filozofu grāmatas, jo tur vispār var filozofēt 20 sējumus, un jūs tā arī nesaprotat, ja, par ko iet runa. Tātad, kas ir morāle, kas ir ētika, vai viņas atšķirās, kas ir likumība, kas ir sirdsapziņā, tiklums, ja, un tā tālāk, visi šie termini. Es tā skriešu mazliet, ja man te ir diezgan daudz prezentāciju. Piemēram, kas ir sirdsapziņa Raikrofta psihoanalīzes vārnīcā morālo vērtību balsi. Un Raikrofts saka, ka nevajadzētu jaukt ar superego, kas atšķirās ar to, ka ir daļēji neapzināti satura pavēles, zem kurām indivīds apzināti neparakstīsies. Ja? Tā kā sanāk, ka šeit nodala superego un morāli, tātad morāle ir kaut kas vairāk apzināts, superego ir kaut kas vairāk neapzināts. Laplaša un Pontalis grāmata kaut ko līdzīgu arī saka. Piemēram, superego ir atbildīgi par likumisko apziņu. Ideāla formēšana, pašnovēršana būtu tā kā saprotami, bet kas ir likumiska? Atvainojos, apziņa atkal, tā kā viens svešvārds tiek aizvietots ar otru svešvārdu. Lūk, viena no biežākajām problēmām šajās definīcijās. Tātad superego, pašnovēršana, paškritika, refleksīvās darbības veidi, vecāku introjekti, un šeit ir teikts, ka superego atšķirās no sirdsapziņas. Ja, tātad iepriekš bija superego atšķirās no morāles ar to, ka ir zemapziņā, šeit superego atšķirās no sirdsapziņas. Un atkal, pēc tā paša, ka ietver zemapziņas elementus, bet kas ir būtiski arī turpmāk šīs dienas lekcijā, ka tas var būt konfliktā ar tagadnes vērtībām. Tālāk, superego nav internalizēta vecāka figūra precīza kopija,
un kas vēl ir interesanti, kas saskanēs ar intuitīvās morāles varbūt definējumiem, ka enerģija priekš superego nāk no id. Tātad tas ir kaut kas bioloģisks. Bet vienkārši id ir tā kā pavērsts pret ārējo pasauli, tad šeit superego ir pret sevi. Tāpatās mēs Feinberg-Gantrip teorijā sastopamies ar terminu antilibidinālais ego, kas ir kaut kāds superego arī analogs, bet antilibidinālais ego ir tā kā nepatika, riebums pret savu infantīlo atkarību, nevis infantīlo seksualitāti, kā piemēram tas ir Freida teorijā un arī agresīvajām dziņām. Tā. Ja mēs paskatāmies citus definējumus vēl 1921. gadā vispārējā svešvārdu grāmatā, bet atradu. Tur galīgi mēs nekur netiekam tālu. Morāli ir likumība, tātad viens svešvārds aizvietots ar otru svešvārdu, un atkal tas pats vārds likumība. Mums parādās jautājums, kas ir likumība. Tātad svešvārdu vārnīca liesmā, kas izdota tātad padomju laikos, tātad tur arī lietots vārds likumība, normu sistēma, un, protams, saistīts kaut kādu grupas morāli, tā gadījumā ar kompartijas. Jaunāks izdevums jau neatkarības laikos ideju vārnīca. Ideju vārnīca atkal ar sirdsapziņu ir saistīta ar iekšējās likumības un netikumības izjūtu. Tātad sirdsapziņā kaut kāds spriedums, tas ir likumīgi, tas ir netikumīgi. Bet ideju vārnīcā ir teikts, ka sirdsapziņa ir superego. Tātad atšķirībā no Laplaša un Pontalisa un Raikrofta. Kas arī sakritīs, kā es tālāk runāšu par intuitīvo morāli, sirdsapziņa ir nedroša vadone. Psihologu vārnīcā, piemēram, sirdsapziņu definē kā saprātīgi saskaņot internalizēto morālo vērtību kopumu, un tas ir pareizi vai nepareizi veiktās darbības. Tātad tas ir novērtējums, vai darbība ir pareiza vai nepareiza. Mēs ejam uz tādu vienkāršotu morāles definīciju, bet arī uzsver tādu vārnīcu, ka vainu šo sirdsapziņu saista reliģiskā apziņa ar dieva balsi, vai tāda zinātniskā, bioloģiskā apziņa ar tā kā kaut ko iedzimtu, kas ir cilvēkos. Kas starp citu nav uzsvērts, piemēram, Freida teorijā un citās psihoanalītiskās teorijās, izņemot varbūt Junga teoriju, kur arī var runāt par kaut ko iedzimtu. Ja mēs skatāmies mūsu latviešu dažādus morāles un ētikas teorētiķus. Viens no tādiem slavenākajiem ir Augusts Milts. Viņam ir tur grāmata par morāles struktūru, un tad viņš saka, ka morāle, tā tad apzīmē tikumus, atkal cits svešvārds, bet vismaz viņam ir tāds teikums, ka vienotas definīcijas nav, morāla un likumība lieto gan identiskā, gan atšķirīgā nozīmē. Viņam ir tur visādas schēmas, ikdienas morālā apziņā un teorētiskā morālā apziņa, un tad tur ir sadalīts visādos tādos kvadrātiņos. Un tad pagaidām mēs apstājamies pie morāles, un tāds pata putra ir par ētiku. Ētikas definējuma daudzveidība. Tā tad atkal svešvārdu vārnīcā padomu laikos izdot, atkal ētikā mēs nonākam pie tā paša. Mācība par morāli, par likumību. Tā tad atkal vai tie visi ir sinonīmi, ētika, morāla, likumība, vai tomēr ir kaut kādas atšķirības. Vienīgi uzsver, piemēram, atšķirībā no Freida, psihoanalīzes kā grupa. Tas ir, piemēram, tur tauta, šķira, tur ģimene, un tā tālāk, kamēr Freida psihoanalīze vairāk uzsver vecākus. Varam vēl atrast Miltam, kas ir ētika,
tāds, kā jau filozofs termins, jābūtības, brīvības un vērtību mācība. Nu, jābūtība saprot, kaut kam jābūt, acīm redzot arī no angļu vārda must, jā, kaut kāds tomēr ir tomēr spiediens uz kaut kādu atbildību, bet tai pašā laikā nākamais vārds ir brīvība, jā, un tad atkal man tā definīcija ir pilnīgi neskaidra. Tuvāk jau, teiksim, tā kā es tur vēlāk atradu citās grāmatās, ka ētikā ir teorija par pareizu dzīvi un darbību, un tur es paskaidrošu, kāpēc. Un ētikai, Milts arī raksta, ka ētika ir morāls teorētiskā, likumība ir praktiskā daļa. Katrs var palasīt šos Milta grāmatas, bet varbūt viņš sapratīs, kā nodalīt teorētisko un praktisko daļu. Es to nesapratu, jā. Bet min kategorisko imperatīvu, kas nāk no Kanta, tā kā par to arī būs mazliet runa. Tāpatās ir arī Lēnieces Zandas izdota grāmata Tehniskajā universitātē par ētiku. Viņa min, ka morāla un ētika bieži tiek lietot kā sinonīmi. Tātad atkal bieži tiek lietota, bieži netiek lietota. Tātad iespējamais risinājums, kāds tālāk, kā tad izveidojās no visas šī jūkļā, kā varbūt man izveidojās kaut kādas idejas, vismaz kā es vados. Lūk, tātad morāles definējums. Par vienkāršākais morāles definējums bija Makmiljans vārnīcā pareizas vai nepareizas uzvedības principu. Ja? Tātad tas ir spriedums par uzvedību, varbūt raksturīpašībām vai labas vai sliktas, tur čaklas vai slinks, pareizi vai nepareizi. Vienīgi tur ir turpinājums, kas ir akceptēts kādā noteiktā grupā. Tātad sanāk, ka starp grupām var būt šī atšķirība. Vēl ir arī Wikipēdijā savukārt definējums nodomu, lēmumu, darbību diferencēšana starp tiem, kas tiek atšķirti pareizi, labi vai tādi, kas ir nepareizi un slikti. Es esmu par to, lai būtu vienkāršotāk, pēc iespējas bez visiem tiem tur visādiem apgriezieniem un tautoloģijas. Ja mēs paskatāmies uz to paša Freida superego teoriju, ir ideālais es un sodošā daļa, mēs to varētu teikt, tātad morāli runā par kaut kādiem ideāliem, tātad kā būtu jābūt, kas ir labi, un sodošā daļa, teiksim tā, kas ir slikti, vismaz vārdisks nosodījums vai arī tur, teiksim, kaut kāda soda realizācija. Par cik mēs runājam arī par sodīšanu, tad īstenībā jau ir tā, ka morāle ir drusku sarežģītāk nekā vienkārši vērtējums. Tas ir labi, tas ir slikti, jo, protams, labais ir atļauts, sliktais aizliegts, tas ir tas, kas ir tabū, saucās arī Freida teorijā, un ja izdarīts ir sliktais, piemēram, pārkāpts aizliegums, tad ir jāsaņem sodu. Tātad arī kāds tad ir taisnīgs sods, arī ietilptu tad visā tajā sastāvā. Protams, mūsdienās par to visādi likumi tur atbild, krimināla likumi un civiltiesību likumi. Ko mēs vēl saskaramies? Saskaramies ar terminu, redzat, individuālā morāle. Ja? Jo iepriekš, kā jūs redzējat, bija uzsvērts pieņemts kādā noteiktā grupā. Ja? Un to es palaidīšu, tur skaidrojumus. Tātad, ja mēs pieņemam tādu jēdzienu individuālā morāli, tad, protams, atkal mēs paturam pareizas vai nepareizas uzvedības principi, kuriem apzināti un neapzināti, tas ir intuitīvi, seko atsevišķs indivīds. Ja? Šajā gadījumā tātad es tā kā neizmantoju to tendenci nodalīt apzināto no neapzinātā. Principā tur robeža īsti nav. Ko nozīmē? Superego jau nav pilnībā neapzināts. Jā, viņš jau kaut kādā veidā apziņā uzpeld caur kaut ko vismaz. Un tad novilkt tur kaut kādas robežas
nu, tīri zinātniski nemaz nav iespējams, ja, tāpēc es atstāju tāpatās kā ar jebkuru emociju. Ja, tāpat kā arī Jungs definēja šai ziņā, ir aizberga redzamā daļa, aizberga neredzamā daļa, tā robeža var būt zemāka, var būt augstāka, kā nu kuram, un ko tur daudz matus skaldīt un katram pielikt kaut kādu citu vārdiņu. Nu tā tad kaut kādas darbības tiek uzskatīts par labām, kādas par sliktām. Piemēram, var sadalīt tādas vērtības sistēmas kā harm, kaitējums, taisnīgums, kaut kas saistīts ar grupu, autoritāti, tīrību, un tad katrā no tām varētu būt, nu, teiksim, labā uzvedība un sliktā uzvedība. Vienīgi, uz ko iet tagadējās kognitīvās zinātnes, Freida teorijā, nu, teiksim tā, morāle sākas no kaut kāda viena faila. Vai, nu, teiksim, no duālā faila. Ja? Tā tad ir aizliegums pret incestu un aizliegums nogalināt, piemēram, tēvu. Ja? Un tad visa pārējā, tā kā viss pārējais uzbūvējas uz tā. Bet jāsaka, ka mūsdienās šī intuitīvās morāles pamatu teorija ir atradusi vismaz 6 tādus universālus principus, kas atšķirās viena no otra. Ja, tātad morāli nav kaut kāds viens fails mūsu galvā, bet ir daudzas tur neironu ķēdes, kuras var apvienot zem viena nosaukuma morāle. No tāda viedokļa izrādīt gādīgumu ir labi, kaitēt ir slikti, būt godīgam labi, krāpties ir slikti, tātad respektēt brīvību labi, apspiest citu brīvību ir slikti, būt lojālam labi, būt nodevējam ir slikti, cienīt autoritāti labi, gāzt autoritāti slikti, un tad ir svētums, tīrība, sanctity, purity, nu, un tad kaut ko izjaukt, degradēt un tā tālāk, tas ir slikti. Iespējams, ka šo failu ir vairāk, kā saka šīs teorijas autori, bet nu tā, ka visās kultūrās šie ir sastopami, vienalga tur džungļos vai civilizācijā, tad tās var nosaukt arī par tādām universālām vērtībām. Piemēram, lojalitāte vai nodevība, tas ir vispār sastopams gan pie kriminālās morāles, ja tur Stukačs, gan skolā Sūdzela bībele, ja, un tas ir visur vienādi, tā sakot, tiek nosodīta. Nu, un tā tad te iet runā par to, ka tas mūsu smadzenēs jau ir intuitīvi. Jā, vienīgi, kur tad ir problēma? Problēma ir, un kā mēs ejam uz individuālo morāli. No vienas puses tas ir universāli, tā kā var teikt, visās kultūrās un katrā cilvēkā. Tāds sadalījums, ideja ir tāda, jo es aizmirsu pateikt, vienkārši pateikt, kaut kas ir labi vai kaut kas ir slikti, ir nepietiekami, jo sanāk tā, es varu pateikt, piemēram, zakt ir labi, nezakt ir slikti, nogalināt kādu un spīdzināt ir labi, darīt cilvēkam labu ir slikti, sanāk arī morāli. Jo es vienu uzvedību nosaucu par labu un otru par sliktu, un iznāk vispār nekāda amorāla darbība nav. Ja? Bet nu, tātad tai vērtējumu labs un slikts jābūt saistītām ar kaut kādām tādām vērtībām. Ja? Tas nav vienkārši tāds brutāls teiciens, ja tas ir labi, tas ir slikti. Bet kā mēs un tās ir universāls, bet kā mēs aizējam uz individuālo? Tāpēc, ka kas ir kaitējums, kas ir gādīgums, uzreiz būs atkal, mēs nonākam līdz definējumiem. Ko uzskatīt par kaitējumu? Es kādam kaut ko pateicu, viņš apvainojās, tas ir kaitējums. Ja? Es kādam sameloju kaut ko, viņš sapriecājās, ka tu labi izskaties, īstenībā, ka tu slikti izskaties, un tas ir gādīgums. Ja? Un līdz ar to mēs nonākam, ka definējumi atšķirsies. Kas ir krāpšanās vai kas ir melošana, arī atšķirās definējumi. Kaut ko noklusēt, piemēram, ir melošana vai nav. Ja? Vai melot vienmēr ir slikti, piemēram, nu, par tiem pašiem baltajiem meliem, ja? Kad es saku, ka tu labi izskaties. Tāpatās, kas ir brīvība,
kas ir brīvības apspiešana, vai ko nozīmē būt lojālam. Ja, teiksim, mēs zinām, autoritāras valstis, piemēram, ko nozīmē autoritāti cienīt un tam līdzīgi. Tātad svētumu degradēt, jā, nu, tas arī kā kurš ko uztver, kas ir svētums, kas nav svētums. Jā. Tāpatās mēs nonākam subjektīvajā. Jā. Līdz ar to mēs nevaram vienoties, nu, teiksim, visiem vienādi. Tāpēc katram cilvēkam ir kaut kādas šīs dispozīcijas, un savas dzīves attīstības laikā viņam izveidojas kaut kāda savu intuitīva sajūta. Tas ir kaitējums, tas ir gādīgums, tas ir godīgi, taisnīgi, tas nav taisnīgi. Ja? Un šīs definīcijas cilvēkiem vienkārši atšķirsies. Lūk, un tāpēc mēs runājam par intuīcijām, viņi nāk kaut kur no zemapziņas, kas tur viss ir sakrājies mūsu tajās smadzeņu daļās. Tas, starp citu, saistās ar tāda Kānemana divu domāšanas sistēmu teoriju, pa ko viņš dabūja Nobela prēmiju. Ja, Kānemans ir grāmata latviešu valodā Domā ātri, domā lēnām. Vienīgais psihologs, kas ir dabūjis Nobela prēmiju, ja, bet ekonomikā. Un viņš sadala šo intuitīvo, ātro domāšanu, jā, smadzeņu īsceļus, un sistēma 2, kas ir lēnā domāšana. Jā. Un, lūk, tātad tā skaitā ir arī morālās intuīcijas. Jā, Haids ir viens no šīs intuitīvās morāles teorijas pamatlicējiem. Nu, lūk, ja mēs paskatāmies uz to intuitīvo morāli, kā viņas atšķirās, viņa var būt pret sevi vērsta, tātad es savu uzvedību novērtēju intuitīvi pēc principa labi vai slikti, un tas varētu vairāk saskanēt ar Freida superego. Un, protams, morāle ir, lai vērtētu citu cilvēku darbības pēc principa labi vai slikti. Un tātad kāda tad ir intuitīvās morāles īpatnība? Ka tas ir ātrs, no zemapziņas nākošs spriedums, viņš ir subjektīvs, ir kopā ar emocijām, tātad nav pamatots kritiskajā domāšanā, bet gan ticībā. Cilvēkam var būt tāda universālas patiesības izjūta par savu morālo spriedumu pareizību, tātad, ja otrs tā nedomā, viņš ir amorāls. Tad cilvēki intuitīvi uztver, ka mana morāle ir kaut kāda, nu, tāda kosmiska vai no Dieva dota vai vēl kaut kāda, bet viņa ir universāla. Ja? Ja, un tāpēc ļoti bieži iesākas konflikti. Ja? Un tāpatās ir arī nodarījuma tīšuma izjūta. Nu, morālē parasti liekas, ka cilvēks to izdarīja tīšām. Nu, un kā atrast, kuri pieņēmumi pieder morālē, viņi ir tādi, nu, tā kā pavēloši, jā, tur drīkst, nedrīkst, tur nevis es vēlētos, man ir interesanti, bet dari tā, nedari tā un tam līdzīgi, kas ir, nu, paralēli šeit Alberta Ellisa racionāla emotīvās terapijas prasību kategorismu, jo viņa terapijā ir kā tieši noņemt to kategorismu, ja, strādāt pret tādu melns-balts domāšanu. Lūk, un tad parādās arī tātad pie intuitīvās morāles pieder morāles emocijas, nu, vairāk pie, protams, pie ētikas arī, bet, nu, tieši emocijas ir tās, kas uzsprāgst. Ja? Kāpēc iet runa par sistēmu 1, ka tā ir ātra? Ja? Ātri mums iedegās riebums, dusmas, ātri iedegās aizvainojums, vai arī pret sevi vērstās kauns un vainas apziņa, un tāpēc, nu, tagad ir daudz tādu darbu, ja? Kur te viens piemērs ir, kur tā arī tiek minētas morāles emocijas. Emocijas var iedalīt morāles un nemorāles. Nemorāles, piemēram, ir estētiskās, tur izdzīvošanas, piemēram, bailes no nāves, sēras, skumjas, jā. Un dažas, nu, piemēram, dažas emocijas var būt gan morāls, gan estētiskās, gan nemorāls, piemēram, riebums.
pret ēdienu kaut kādu vai smakām, būs vairāk tā kā izdzīvošanas, riebums pret tur kaut ko neskaistu, neglītu būs saistīts ar estētiku, un savukārt riebums pret kaut kādu uzvedību būs saistīts ar morāli. Dusmas arī ir pārsvarā morāls emocija, jo es pat uzdrošinās teikt, ka visur, kur ir konflikti, aiz dusmām stāv morāli. Ja mēs runājam, kur nav morāli, tas ir konkurences dusmas, ka sportā, piemēram, tur cīņas sporta veidos viens otru sit, un diezgan stipri sit, bet ne jau tāpēc, ka otrs ir slikts cilvēks, bet tāpēc, lai būtu uzvarētājs. Tieši šīs konkurences dusmas varbūt ir līdzīgas tā saucamām Edipa kompleksam, kur puika tur konkurē ar savu tēvu vai meiteni ar māti. Bet principā visi sadzīves strīdi un darba strīdi starp ārstu un pacientu, tas ir pa dažādiem priekšstatiem, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Un pret sevi vērstajām emocijām kauns var būt estētisks, piemēram, kā pie nervu anoreksijas vai dismorfofobijas, tur, ka man ir nesmugs deguns, un kauns var būt par darbību, tad tas būs par morāli. Vaina ir tikai morāls emocija, nekāda cita viņa nav. Un tāpat kā aizvainojums. Aizvainojums ir tikai morāls emocija. Ja ir aizvainojums, tas ir saistīts ar morāli. Psihoanalīzē emocijas vairāk uzsver, ka tas ir kaut kāds kompromiss starp superego un ziņām. Tā arī var teikt beigās. Es gan teiktu, ka apzinātās emocijas vairāk piederētu ego, un tas būtu tas kompromiss. Jā. Bet, labi, tas ir tādi sīkumi. Lūk, te ir visādi pētījumi, tur, piemēram, par šīm morālas emocijām un arī, piemēram, daudzi neiromediatori, tagad ne tikai serotonīns, kas piedalās morālajos spriedumos un tā tālāk. Piemēram, riebums, tas pats riebums, tas varētu būt saistīts pret, kā jau es teicu, pret pārtiku, bet tas var būt sociāls riebums, un tad tam ir saistība ar morāli, un tad cilvēki, piemēram, kas mazgā rokas, tā kā arī psihoanalītē citreiz saka, viņiem ir kaut kāda sava grēcīguma sajūta, un roku mazgāšana var būt ne tikai tur tāds pretdarbošanās mikrobiem, bet arī, ka es kaut ko tādu morāli netīru esmu izdarījis. Lūk, un tā individuālā morāla, ka skaidrs, ka katram cilvēkam ir sava morāli. Tātad pasaulē nav divu cilvēku ar pilnīgi vienādu morāli. Tur pamatā var būt tie, pieņemsim, sešas vai vairāk vērtības sistēmas, bet, teiksim, ar ko tas ir apaudzēts, jo ne jau tikai vecāki ietekmē. Skolotāji ietekmē, vienaudži ietekmē, grāmatas ietekmē, internets ietekmē, un beigās morāla ir, individuālā morāla ir vienkārši tāda miskaste, kurā, kas mūsu dzīves laikā ir sakrits, tas tur arī ir. Tāpēc viens ir agresīvāks, cits ir kautrīgāks, cits tur narcistiskāks un tā tālāk. Grupa, protams, kurā dzīvo, to ietekmē. Labi, ir arī tā Kolberga teorija, kur arī uzsver, ka tur ir kaut kādas tādas noteiktas fāzes. Bet skaidrs, ka no bērnu uz bērnu, no cilvēku uz cilvēku tās fāzes arī atšķirās. Tas arī, protams, ir šīs fāzes tāds vienkāršojums. Protams, iet runa, vai eksistē tāda universālā morāla. Cilvēki vēsturiski tātad ir uztvēruši, ka tas ir dievs, logos vai kaut kāds morālais universālisms. Bet visā visumā es teiktu, ka universālā morāla visdrīzāk ir tāda individualistiska ilūzija vai pašapmāns. Jo pasaulē nav tādas universālas morāles. Cita lieta, ja mēs runājam par ētiku. Kā tad mēs varētu definēt ētiku? Un to, tātad pamatā būs tās pašas vērtības, bet ko es tādu atradu no tiem definējumiem, kas kaut kā labāk palīdz nodalīt ētiku no morāles. Tātad
Lūk, viens tās definējums, ka labais ir ētikas pētīšanas objekts. Ja? Kāda dzīve tiek uzskatīta par labāko? Savukārt morāle, viņa vairāk uzsver negatīvo. Ja? Tātad kopš seniem laikiem kods, kopš Hamurapī, vēl likumiem arī Valdim Segliņam ir tur brīnišķīgas grāmatas, un viena no tām ir arī visi šie senie Hamurapī un vēl pirms viņa esošie visādi tādi kodeksi. Bet acis pret aci, zobs pret zobu. Ja? Tāpēc morālē būs drīzāk tā. Tas, kas ir ideāls, piemēram, vecākiem bērnu uzvedība, tas, kas ir ideāls, tas ir normāli. Tāpēc vecāki bieži neslavē bērnus. Ja viņi kaut ko izdara sliktu, tad dabū kritiku un pērienu. Ja? Ja sliktais, tad uz to ir jārēģē. Ja viņš tur nomazgā zobus, tur iztīra istabu, labi mācās, tā vajag. Ko tur slavēt? Ja? Tāpēc mēs tik daudz saskaramies ar tām visām sakām no tās vecāku kritizēšanas, jo vispār intuitīvi tas ir dabiskāk nekā uzsvērt to pozitīvo. Un tā tad pozitīvās ir tieši, lūk, redzat kāds kontrasts. Morāli ir acis pret aci, zobs pret zobu. Ētikas, tā saucamais sudraba likums, nedari otram to, ko nevēlies, lai dara tev. Ja? Tā tad fokus ir uz to labo. Tas ir jau gan Bībelē, gan vēl pirms Bībeles arī mēs definēti, bet, starp citu, pirmais morāles kodeks, ir ētikas kodeks, esot tieši ārstiem, un tas ir Hipokrata zvērests. Ja? Pēc tam runā par tādu lietu kā kristiešu ētika, ja? Pa ko arī tur ir tagad visāds daudz grāmatas Rubenim, piemēram. Pēc tam nāca bruņinieku ētikas kodeks, tur samuraju, busido, ja? Un tad visādām citām profesionālām asociācijām, tur amatniekiem, tiesnešiem, un tā tālāk aizgāja. Es uzdevu jautājumu pat ChatGPT, ja? Kas tad ir morāla un ētika un tā tālāk? Ko viņš man atbildēja, ka morāla un ētika ir divi atsevišķi jēdzieni, kuriem ir līdzīgas, bet atšķirīgas nozīmes. Morāla attiecas pareizā un nepareizā rīcības principiem, kas pieņemti sabiedrībā, un tad tur saistās ar visādiem tur reliģiskiem, kulturāliem faktoriem. Un savukārt ētika attiecas uz principiem, kas ir vadlīnijā individa rīcībai noteiktā profesijā vai pētniecības jomā. Morāli ir tā kā plašāks skatījums, ētika tādā ziņā ir kaut kas tāds konkrētāks, šaurāks. Citas vietnes saka tādu vēl sadalījumu, ko es arī atradu par jēdzīgu, ka ētika, jūs redzat, attiecās uz kaut kādiem ārējiem faktoriem, bet morāli ir vairāk kaut kas ir individualistisks mums. Ja? Ētika, ko nozīmē ārējiem? Tā kā es teicu, sanāk ārsti ārstu asociācijā un pieņem ārsta ētikas kodeksu, ja? Un tas ir ārējs. Ja? Vai tur tiesnešu ētikas kodeks vai tur ANO cilvēktiesību harta, jā, ņemat, ko gribat, bet tas ir kaut kas ārējs. Mums praktiski tas ir jāiemācās. Jā. Morāli ir individuāls, ka šo es izmantoju arī tādā nošķiršanā. Jā. Diemžēl no terminu sajukuma mēs neizbēgsim, jo rekur ir arī sastopams termins intuitīvā ētika. Jauc mazliet tas gaisu, bet, ko lai dara, vairāk tomēr, lūk, arī citā vietnē, redzat, piemēram, no kurienes ētika nāk, jā, otrā rindkopa, ka tā nāk no sociālās sistēmas vairāk ārēja, morāle ir tomēr vairāk individuāli iekšēji. Tāpēc es to intuitīvo
pielikt pie vārda morāli. Ja? Ētika labāk pie ārējās. Nu tā. Un tad ētika, nu, protams, tātad, kā jūs teicat, tā ir lēnā domāšana, un tad ir, lūk, visādi šīs ētikas normas. Un viņas tātad balstās vairāk kritiskajā domāšanā, arī pētniecībā, kura tad, piemēram, kā mēs tad varam definēt taisnīgumu vai, piemēram, kaitējumu nodarīšanu. Nu, ētika, kā jau akadēmiskās struktūrās pieņemta, viņa ir arī strukturēta. Ja? Tāpēc, piemēram, ir metaētika, vispār paskatīties, kādi tad izteikumi ir patiesi vai kādi maldīgi. Normatīvā ētika, kādiem principiem jāsako, lai rīkotos pareizi, un praktiskā, piemēram, tā ir tie ētikas kodeksi. Lūk, tātad kopumā, ja varētu to visu apvienot, tad morāli ir subjektīva, ētika ir objektīva. Tā es teiktu, kāpēc objektīvi viņi ir uzrakstīti dokumentos. Paņem dokumentu, izlasi, kur viņš eksistē objektīvi, nevis kaut kur tur tavā galvā. Tātad intuitīvā morāla vairāk individuāla, visa mūsu dzīves pieredze tur ir iekšā, ētika tiek pieņemta kolektīvi. Bet nu tie kolektīvi ir šauri, kā es teicu, nav tā, ka visa pasaule ir pieņēmusi kaut kādu vienu ētikas kodeksu. Tātad ētika ir apzināta, intuitīvais ir tas, kas ir daļēji vismaz neapzināts. Piemēram, nu, cilvēks var sajust kaut kādu emociju, aizvainojumu, bet viņš nemaz tā nevar noformulēt. Ko tad, nu, piemēram, tu mani aizvainoji, tu rīkojies netaisnīgi. Un pēc kāda principa netaisnīgi? Tas ir, nu, kur tas ir rakstīts? Bībelē rakstīts, ka tas ir netaisnīgi. Tur vai kurā ētikas kodeksā, un cilvēks nevarētu atbildēt. Ja? Viņš intuitīvi uzrēģē. Es apvainojies. Ja? Tātad morāli vairāk fokusējas uz negatīvo ētiku, uz labo pozitīvo. Intuitīvā individuālā morāla reaģē ātri, jo tā ir domāšanas sistēma 1, ētika vērsta uz ilgstošāku refleksiju, tā ir sistēma 2. Nu, un ētika ir strukturēta pamatot pētnieciskajos faktos un kritiskajā domāšanā. Nu, es tā vados pēc tāda nodalījuma. Jūs varat vadīties, protams, kā vēlaties, vienkārši pasaka, kā es domāju. Kur tad rodas problēmas? Tātad morāls un ētikas dilemmas. Ja? Tātad morālas vērtības vienā cilvēkā, starp cilvēkiem var nonākt konfliktā viens ar otru. Ja? Tātad atceramies, morāli nav nekāds viens fails, un, piemēram, tur, nezinu, kaitējums, gādīgums var būt konfliktā ar brīvību. Ja? Piemēram, tā kā ir karš Ukrainā, un kā zināms, ja, tad, kad Ukraina karo, izturās ar nepatiku pret tiem, kas tur mēģina aizlaisties uz ārzemēm. Ja? Tie, kas mēģina laisties uz ārzemēm, nu, tie tā kā grib realizēt brīvību. Ja? Kāpēc jūs mums gribat piespiest karot? Es negribu vispār karot, nomirt. Ja? Pat ja Ukraina tiks Krieviem, es dzīvošu ārzemēs. Tie atkal teiks, nē, tā ir nodevība. Ja? Nu, tu esi nodevējis. Tas nav patriotiski. Un tā, piemēram, vienā cilvēkā var būt šie konflikti starp šīm dažādām instancēm. Tāpat konflikts var būt morāli un starp ētiku. Ja? Un, lūk, tas pats, piemēram, ja, ko uzskatīt par slēpkavību vai par zādzību un tā tālāk. Ja? Tā tad ir, nu, lūk, praktiskais piemērs. Tas būtu, ko es esmu analizējis arī ar studentiem. Tā, kā viņi palaist. You don't see this a lot, an angry confrontation between, of all people, a doctor and his patient. Go to the ER and wait for 9 hours. Okay, you can get out of her. Out of my office. I will now. Jessica Stipe was suffering from a severe case of the flu and waited 1 hour and 15 minutes as her symptoms grew worse. I made an appointment at 6:30 because I knew that It's being out of my 7:45 bed an hour and 45 minutes. We've and I already have been not working been on sleeping. you. We've done a urine test on you. I've seen you. You came in and said
I'm going to check your pee. Does that take 3 seconds, you think? I don't know how long. Do you want to be seen or not? I want to go home and get in my bed. Then fine, get the hell out. Get your money and get the hell out. I did. But that See you right later. there is I'm livid. I'm livid. And it's not even, it's the way he spoke to us that was completely unethical and uncalled for. Jessica's 16-year-old daughter, Courtney, recorded the drama at an after-hours medical clinic in Gainesville, Florida. You can get out of her. Out of my office. I will now. file a complaint with a Better Business. Mom, I got it on video, so it doesn't matter. And then, Go. And my What's your daughter's daughter? recording this. My What's your daughter is name? recording this. The doctor grabs the phone right out of the daughter's hand. Give me my phone. I told him my daughter's a minor and I'm calling the police. I did dial 911 at that time, and he stopped my daughter's recording and threw her phone back down the hallway and cracked her screen. We do have these witness statements that I know you know about from people who were also there in the doctor's office. They're saying that you were using profanity, not speaking nice to the doctors, threatening the staff. None of that is true. Like I said, the video is the only real altercation that ever transpired. Dr. Peter Gallagly says the patient was belligerent and abusive to the office staff. Still, he apologized, saying in a statement, "I regret losing my temper and speaking to the two women in a manner that is not befitting a medical doctor." We showed the video to ER doctor Jake Deutsch. I think that goes beyond what is considered acceptable in all standards. Certainly losing your temper is one thing, but using profanity and then having an altercation by hitting the phone just shows a total lack of control. Then fine, get the hell out. Get your money and get the hell I out. did. Nu jā, tā tad, protams, te varētu diskutēt, bet laika mums ir maz. Tā tad, kas te īsti notika un kā te saskārās intuitīvās morāles. Ja? Tā tad, cik jūs sapratāt, tātad paciente atnāk, jūtas slikti, saaugstējusies. Ja? Tātad viņai paņem analīzes, ja? Tur urīna analīzes, piemēram, viņa sēž un gaida stundu un 15 minūtes. Kas notiek? Jā, viņa sāk domāt, ka mani te ir aizmirsuši, pret mani slikti izturās, es jūtos slikti, es gribu, lai man ātrāk sniedz palīdzību, lai es varu iet mājās un gulties gultā. Jā. Un tā gaidot stundu un 15 minūtes, es varu iedomāties, ka droši vien viņa palika aizskaitināta, jā, tā intuitīvā morāla, un gāja pie medmāsām, tad, velns par ārstu, cik man ilgi te ir jāgaida. Jā. Medmāsas, protams, uzmeta lūpu, jo pacientē te jābūt pateicīgai vispār, un ko tad mēs te varam darīt, jo vispār, kā zināms, urīna analīzi nodot laboratorijā, un ne jau mēs to laboratoriju veicam, bet viņš, protams, nepaskaidroja, ka mēs nezinām, kad tur no laboratorijas atnāks atbildi, varbūt pēc 3 stundām, jā. Tāpēc viņš aizgāja, manā skatījumā, pasūdzēties ārstam. Ārsts, protams, intuitīvā morāle, kāpēc viņa uzbrūk manām māsiņām un metās māsiņas aizstāvēt. Ja? Un viņa saka, es jau gaidu stundu un 15 minūtes, un saka, ko jūs domājat, tā urīna analīze 3 sekundēs ir? Tā vietā, lai paskaidrotu, klau, es nezinu, viņa varbūt 3 stundas nāks atbilde. Ja? Protams, tātad pacienti aizvainojās vēl vairāk, tālāk sekoja atriebes akcijas, sūdzības uzrakstīšana un video parādīšana nacionālajā televīzijā. Ja? Protams, ārstam nācās atzīt, ka viņš ir rīkojies neētiski. Tas ir konflikts starp ētiku, viņš ētikas kodeksu droši vien, ka zina un ir mācījies, bet intuitīvā morāle tā tad, kāpēc tā paciente te tā uzvedās nepareizi, ja? Un lūk, viens no piemēriem, kā mūsu galvā šī ētika ar intuitīvo individuālo morāli var konfliktēt. Piemēram, ja mēs runājam tātad, ka kognitīvajā terapijā viss šis melns balts domāšana, personalizācija, vispārināšana, perfekcionisms, viss tas ir intuitīvai morālai raksturīgs, visas šīs domāšanas kļūdas. Tātad, kā tad veido ētikas pamatus? Jo jautājums ir, kā tad attiet no tās individuālās morāles un izveidot ētikas pamatus?
Ja? Un par to jau ir domāts no Aristoteļa laikiem. Viņš teica, ka ētiska uzvedība ir zelta vidusceļš, tur, piemēram, nekliegt un nekliegta. Tad bija tāds konsekvencionālisms no konsekvences sekas. Ja? Tātad mēs varam tātad runāt, ka ētika ir, tātad viņa atkarība, kāda ir šis uzvedības iznākums. Ja? Un tad konsekvenciālisms saka, tātad tas pats, kas utilitārisms, ja? Ka tātad jāizvēlās to, kas dod vislielāko labumu, un kas sniedz vismazāko ļaunumu. Nu, kā jau ētika, tā tad ir pa labo, vienkārši jebkas, ja tas sniegs vislielāko labumu, tā tad tas būs ētiski. Kā jūs domājat, labs princips? Nu, arī tas pats utilitārisms. Es pat tagad tur neiegrimšu detaļās, tur viņi tikpat kā neatšķīrās, tur papildināja tur Bentams un John Stuarts Mills. Bet, tātad katru reizi mums ir jādomā, kāda uzvedība izveidos maksimālo labumu. Ja? Un tātad, jo vairāk laimes ir labāk, vairāk vispārējo skumju, piemēram, pārdzīvojumu, ir sliktāk. Ja? Sanāk, ka šī paciente sagādāja negatīvu pārdzīvojumu māsām, māsas pasūdzējās ārstam un ārsts sajūt negatīvu pārdzīvojumu, viņš sagādāja vēl negatīvu pārdzīvojumu pacientē, paciente pēc tam uzrakstot sūdzības sagādāja atkal negatīvu pārdzīvojumu māsām, viss tātad pēc intuitīvās morāles principiem, bet tā kā neviens neizvēlējās, teiksim, ētisko uzvedību. Jā, kāda tad ir iebilde šim utilitārismam? Tātad ir daudz visādi tādi uzdevumi. Ja? Tas ir viens no tiem tāds īpatnējākais, bet varbūt esat dzirdējuši, tipiskākais uzdevums ir ar vagoneti. Ja? Ka pa sliedēm traucās vagonete, tur tālumā uz sliedēm slēž 5 strādnieki, tā vagonete visus 5 nobrauks. Jums ir iespēja pagriezt to te pārslēgu, un vagonete novirzīsies uz blakus sliedēm, bet tur sēž viens cilvēks. Ja? Un tad vagonete nenogalinās 5, bet nogalinās 1. Jautājums ir, vai jūs pārslēgsiet? Ja? Ja jūs tā kā sanāk pieliekat roku tā viena cilvēka nogalināšanā, kurš savādāk paliktu dzīvs. Ja? Pēc utilitārismā koncepcija sanāk, ka, mēs glābjam 5, 2, 5, nekā tas 1. Un tā kā auditorijai prasa, apmēram 70–75% paceļ rokas un saka, ka mēs pagrieztu. Tie pārējie saka nē. Un tad ir viens cits uzdevums, piemēram, kad traucas vagonete, sēž 5 cilvēki, jūs stāvat uz tilta, un uz tilta stāv viens liels resns cilvēks. Ne jau tāpēc, ka ir aizspriedumi pret resnumu, bet, var sakot, viņš ir tik resns, ja jūs viņu nogrūstu no tilta lejā, viņš to vagoneti apstādinātu. Ja? Un tad ir jautājums, vai jūs grūstu resnīti? Ir pat tāda grāmata. Vai jūs pagrūstu resnīti? Tā arī saucās. Ja? Es tur vēlāk parādīšu. Un tad atkal 75% saka, ka nē. Jājautā, kāpēc? Iznākums tā ir tas pats, viens aiziet bojā, jūs glābjat 5. Ja? Un tāpēc te ir vēl viens variants tam uzdevumam, ka ir 5 dažādi cilvēki, kas piedevām ir ļoti slaveni. Viens Nobelprēmijas laureāts, viens ir slavens mākslinieks, viens tur slavens sportists, Latvijā olimpisko spēļu čempions. Un vienam vajag vienu nieri, otram otru, vienam plaušas, vienam sirdi, vienam aknas. Un tad tur rekur viens tāds nabadzīgs sanitārs, tur mazgā grīdu. Vai nevarētu paņemt šo sanitāru, tā sakot, nolikvidēt un tās visas orgānus pārstādīt tam. Princips ir tas pats. Viens tiek likvidēts, 5 tiek glābti, piedāvām kādi cilvēki. Ja? Tas tur kaut kāds lūzers, ja? Tam līdzīgi.
Tātad, skaidrs, ka tā saucamā intuitīvā morāla saka, nē, kaut kas te nav kārtībā, jā, it kā mēs pavairojam, prieks ir vairāk nekā bēdas, bet, tomēr tas tā kā nedara, jā. Bentams, viņš tur ļoti sarežģīja to savu ētikas teoriju. Jāskatās ir arī, cik spēcīgas ir tās emocijas. Ja, piemēram, zaudējums var būt kādam cilvēkam ļoti spēcīgs. Ja. Pēc tam, cik ilgi tas prieks ilgst, ja, vai tas prieks ilgst 1 dienu vai vairākus gadus. Jābūt pārliecinātam, ka noteikti tas darbosies. Piemēram, kāds var pateikt, es negrūdīšu to resnīti, ja? Tāpēc, ka tomēr tas vilciens vagonete neapturās. Ja? Tomēr, tā sakot, tik un tā, tad 6 ir beigti. Ja? Vai arī, tur tomēr tos orgānus atgrūdīs, ja? Es neesmu pārliecināts, ka tas darbosies, un tāpēc es nepiekrītu. Tuvība, cik ātri būs efekts, ja? Auglība, cik daudz citas baudas tas var radīt, tīrība, sāpju jābūt pēc iespējas mazāk. Ja? Un apjoms, cik daudziem cilvēkiem tas dod labu. Vispār Bentams gribēja izveidot ētiku kā tādu matemātiku. Rekur saskaitiet skaitļus, un jūs pilnīgi varat ielikt formulā un visu to uzrakstīt, un rekur tātad ētikas likumi ir gatavi. Un var sakot, viņš pat izveidoja mērvienības, ja, hedoni, baudas mērvienības un dolori, sāpju mērvienības, un jūs saliekat, cik daudz hedoni un dolori kopā sanāk. Tātad, jā, līdz ar to mēs varam to rēķināt. Iebildumi ir, labi, visādi, es tagad skatos, ka mums jābeidz būs, to es ar pārlāju, jā, piemēram, vēl viena ētikas dilēma, vai drīkst spīdzināt bērnu nolaupītāju, lai uzzinātu, kur tas tur nolaupīto bērnu. Jā, arī tāda pati. Te ir kaitējums, jā, vienam, kaitējums otram un tam līdzīgi. Deontoloģijā tas ir cita ētikas teorija, tas ir uz pienākumiem pamatots. Jā. Var sakot, ir kaut kādi universāli likumi, piemēram, vienmēr runā patiesību, vienmēr turi solījumus, nekad neatņem sev vai citiem dzīvību, piemēram, un tas likums stāv pāri visam. Tāpēc, piemēram, nedrīkst spīdzināt cilvēkus, deontoloģija pateikt, nedrīkst spīdzināt cilvēkus, pat ja tas, teiksim, ļautu glābt, dzīvību. Starp deontoloģiju, protams, arī atšķirās, tur vieni ir tādi absolūtisti, citi tur piemēram, teiktu, ja visas planētas nākotne ir apdraudēta, nevis viens bērns, tad varbūt vajadzētu tur to vienu teroristu spīdzināt, lai uzzinātu, kur viņš ir nolicis tur to neitronu bumbu, ja, kas varētu tur visu to. Tas nāk no Kanta, un Kantam ir kategoriskais imperatīvs, ka morālie likumi ir jāpilda obligāti, ja pildi savu pienākumu, un viņi pārkāpt nedrīkst nekādos apstākļos. Tātad šeit ir tāds jautājums, rīkojies pēc tās maksimas, lai tava darbība kļūtu par vispārēju likumu. Ja? Un viens no jautājumiem, ko var uzdot, tātad, tas ir šeit, jā, rīkojies tā, izturēties pret citiem, kā vēlies, lai izturētos pret tevi. Bet tā ideja ir tāda, ja tu gribi kaut ko veikt, padomā, kā būtu, ja visi tā darītu. Tas ir viens no jautājumiem. Jo Kanta kategoriskam imperatīviem bija arī iebildumi, piemēram, vienmēr jāsaka taisnība. Ja? Un tad ir tāda dilemma tur, jūsu draudzene bēg no maniaka, paslēpjās kaut kur, maniaks pieskrien, pasaka, kur viņi paslēpās. Ja? Jums jāsaka taisnība.
Ja? Jo jūs viņu tā kā kompromitēt sanāk, te pameloja, tur pameloja, visi ētikas likumi arī izzūd. Jā, tātad, zināmā mērā, šis Kanta kategoriski imperatīvi nostājas pretrunā visiem tiem Bentama likumiem, jo pēc Bentama likuma vajadzētu tā, lai, pavairotu laimi, nevis rīkotos pēc pienākuma. Bet, ļoti vērtīgs jautājums būtu tas, piemēram, arī te, ka mēs kaut kāds jautājums spriežam, kā būtu, ja viss tā rīkotos, jā, pa zināmiem gadījumiem. Tad vēl viens ir rīkojies tā, lai cilvēks būtu mērķis, nevis līdzeklis, jā, neizmanto cilvēkus. Un, piemēram, vai man jāsaka patiesība, piemēram, arī draudzene saka, vai tev patīk mans krekls? Un, pēc Kanta būtu jāsaka, pilnīgi stulbi izskatās, jā. Tā kā baltie meli arī ir meli, ja? Un tā. Ir tā grāmata How to be perfect, tas ir, teiksim, tāda ideālu, morālu piepildījumu neiespējamība, ja? Pēc tā paša utilitārisma sanāk, ja mēs melojam, mēs neaizskaram sava drauga jūtas, tātad viņam nav dolori, pārdzīvojumi, mēs viņu iepriecinām, paši nešķietam, ka stulbi, jā, jo tomēr, ja es pasaku, kā tu atnāci, jā, uz šejieni, jā, tad viņš kaut kāds frīks, jā, viņš nesaprot, kas ir sociālā smalkajautība. Un mūsu draudzība turpina plaukt. Tā. Ja pasakām, ka krēkls ir šausmīgs, mēs apbēdinām, grūtas sarunas, un draudzene apvainojas, ka ir, tā kā stulbs, ja? Tā. Es tagad arī pāršķiršu. Jāizvēlas. Psihoterapeitu asociācijas kodeksā arī te varētu padiskutēt, ja, kuri ir tie principi, kas ir šeit ietverti, bet te var būt arī, piemēram, dilemmas, jā, piemēram, informēt, turēt konfidencialitāti vai informēt kaut kādus cilvēkus vai tiesību sargājošos orgānu, jā, par kaut kādiem tur pacienta pārkāpumiem. Un tas pats arī tādas dilemmas ir arī ārstētikas kodeksā, piemēram, konfidenciālas ziņas, tai pašā laikā ir rakstīts, ka ir izpaušana, ārstam jāvairās skaitēt savu kolēģu reputācijai, bet tai pašā laikā, ja mēs zinām, ka kolēģis kaut kādīgi slikti izturās pret kādu pacientu, tad vai to ziņot, un kam to ziņot, un kā to runāt, jā, un tam līdzīgi. Nepārvilbinam pacientus no kolēģiem, tas pats. Retributīvisms ir arī soda teorija, kāds tad ir taisnīgs sods, kas ir grūts jautājums, un vainīgā meklēšana. Un vēl pēdējais ir tāds arī ētiskais egoisms, ja, ka tiesības uz kaut kādu normālu egoismu katram arī ir, un ka to vajadzētu ņemt vērā, un viens no, piemēram, tur, kur izpaužās ētiskais egoisms, ir, kad aizvainojums, jā, tātad cilvēks, kurš apvainojas, protams, viņš domā pa sevi, jā, jo man dara pāri tas otrs, un mēs arī atzīstam, ka ir aizvainojumi, kas ir pamatoti, jā, bet pie aizvainojumu gandrīz vienmēr cilvēks domā tikai par sevi, nevis par citiem. Ja, tātad tas ir no šī ētiskā egoisma koncepcijas. Principā šeit es arī varētu beigt. Tātad šeit ir grāmatas. Lūk, vai jūs nogalinātu resnīti, kā būt perfektam. Ļoti laba grāmata, kā atbildēt uz morāliem jautājumiem. Ētiku, kā saprast, viņi, piemēram, ceļvedes ētikā ir latviešu valodā, tās es visas esmu lasījis. Lūk, protams, krievu valodā, jo šī grāmata How to be perfect ir
krievu valodā mīts par ideālo cilvēku un vai jūs nogalinātu ar esnīti. Ja? Un arī šī grāmata ir pietiekoši laba, kas arī tulkot krievu valodā, ja? Ētika. Tas ir vispār gan politikā, gan ikdienas dzīvē. Bet tās divas pirmās bija labākas. Ja? Nu, un tad ir pilns visādām tur latviešu valodā, ko es esmu izšķirstījis, meklējot ētikas un morāles definīcijas, bet nu, kuras lasīt man pat likās pilnīgi garlaicīgi un nedod galīgi nekādas konkrētas atbildes. Tā, tas ir arī viss. Ir kādi jautājumi? Online pieslēgušies dalībnieki kaut ko vēlas uzzināt vai komentēt. Būtu jāsaka patiesība, jo tas nebūtu morāli aizvainoties, kad dzirdi patiesību. Nu, atkal te ir morāles dilemma. Ja? Nu, aizvainojums ir nepieciešama emocija, kas signālē, man dara pāri, ja, kaut ko. Piemēram, man nodara kaitējumu. Vai tur piemēram, pārkāpja konfidencialitāti. Es tur draugam vai draudzenei kaut ko pateicu, viņš izpļāpāja pārējiem. Ne, cik daudz zināms. Es par to apvainojos. Nu, mēs varam teikt, ka aizvainojums ir pamatots, ja. Kas attiecās uz kritiku, ja, piemēram, ja man saka patiesību, ko es uztveru kā kritiku, tad to varētu uztvert kā neadekvātu aizvainojumu, protams, ja, jo kā es arī saku lekcijās, ka ja kritika ir pamatota, tad par to ir jāpasaka paldies, jo tā ļauj attīstīties un pat būtu jāprasa pēc kritikas pašam. Bet ja kritika ir nepamatota, tad ir jāmāk argumentēt, kāpēc viņa ir nepamatota. Jā, tā tad balstās uz kaut kādu pārpratumu. Tas saistītos ar tiem gadījumiem. Tātad, ja cilvēks pa katru nieku apvainojās, tātad tas ir, nāk no narcistiskās ievainojamības. Bet jānodala ir adekvāts aizvainojums. Ja? Tātad cilvēks kaut ko apsolīja, neizpilda. Ja? Es teicu, to nesaki citiem, pateica citiem. Ja? Un tā tālāk. Es teicu uzmanies, nebija uzmanīgs. Un jāieslēdz uz augšu. Jā, redz. Man cits tagad, jā. Andris Užāns, paldies par to informatīvu, tik iesātināto materiālu. Bet, ja mēs atceramies to Dr. Lenīts, kas tika pieminēta, kā no šīs te morāles un ētikas tā teorētiskā skatu punkta lektoram liekas tas fenomens, ko doktori minēja par to, ka kolēģi ētikas komisijā vēršas par kolēģiem un ka tādu gadījumu, tāda pandēmija vai epidēmija ir sākusies, kā varbūt šo principu vai šo diskursu skatījumā uz to varētu skatīties. Jā, ja es zinātu pareizās atbildes, jo redzat, kā jau es teicu, daudzas šīs teorijas, un no vienas teorijas tas būtu pareizi, no otras teorijas ir nepareizi. Protams, ētikas kodeks ir kaut kas sabalansēts. Formāli varētu teikt tā. Vai ir kaut kā, ja mēs pieturamies pie tās definīcijas, ka morāli ir intuitīva, bet ētika ir kaut kas objektīvs, tad vai tas rakstīts ētikas kodeksā? Piemēram, tas un tas.
Ja tas rakstīts ir ētikas kodeksā, kur tu atver un pabīdi ar pirkstu, jā, šis te, tad sanāk, tas ir ētikas pārkāpums. Ja tas ētikas kodeksā rakstīts nav, tad mēs varam diskutēt, vai to ieslēgt ētikas kodeksā, piemēram, uzdodot to Kanta jautājumu, kas ir labs, kas būtu, ja tā darītu visi. Ja? Un tad mēs atbildam uz šo jautājumu, un tad mums jāizdomā, kā to ielikt ētikas kodeksā. Ja? Bet kamēr tas nav objektivizēts, tie būs mums tikai subjektīvie viedokļi. Ja? Viens teiks pareizi, otrs nepareizi, vai kā, teiksim, varbūt fokusēt tā, lai, nu, teiksim, ja mēs runājam par ētiku, tad mēs varētu teikt, un ētika ir pa labo. Ja? Tad šeit ir jautājums, nu, kādā veidā, kam tas būs labi. Ja? Piemēram, labi pacientam, tur tiek darīts pāri pacientam, labi, teiksim, cik labi vai cik reāli slikti ir kolēģim, ja? Jo, nu, piemēram, kolēģi izsauc uz ētikas komisiju, nu, un par šo tēmu, piemēram, padiskutē, ja? Bija tur ētikas pārkāpums vai nē. Kolēģis var spēcīgi par to pārdzīvot, ka viņu tagad sauc, ka viņam tagad ir jātaisnojās. Šajā gadījumā tad es teiktu, ka pret to būtu jāizturās tā kā pēc kritikas adekvātu nobriedušu uztveri. Ja? Ja jūs mani kritizējat un es redzu, ka tiešām, tad man būtu jāvērtē tā, vai kritika tiešām ir pamatota, ja? Un tad es saprotu, ka mana intuitīvā morāle vai vēl kaut kas instinkti, alkatība mani iegāza, ja? Un tad es varu attīstīties, vai arī tomēr jūs kaut ko tur sašaurināti redzat, bet tam man ir jāiet pretī ar kontraargumentiem, nu, kas ir racionāli. Nu, kaut kā tā es atbildētu, jo atkal sanāk, nav pareizi neteikt, neteikt, ja tā var sanākt, ja, jo tā sanāk tā kā sūdzēšanās pa kolēģi, bet tai pašā laikā savukārt mēs pieļaujam, ka kolēģis varbūt dara kaut ko nepareizi. Te ir vēl jautājums, vai cilvēks, kurš nespēja sev aizsargāt, spēja būt ētisks. Nu, es nezinu, kas ir domāts zem vārdiem nespēja sev aizsargāt. Droši vien kā kurā situācijā. Jautājumu uzdevējs ir pametis online diskusiju, tad mēs to nevaram precizēt. Nu, katrs cilvēks kaut kādās situācijās neefektīvi sevi aizsargā un citās sevi aizsargā. Tā kā tur vajadzētu tā kā precizēt, un līdz ar to katrs cilvēks vienās situācijās var rīkoties ētiskāk un citās mazāk ētiski. Bet nav tāda ideāla ētikas kodeksa, kurā viss būtu ierakstīts. Un atkal individuālā, intuitīvā morāle var tā kā nepiekrist ētikas kodeksam. Es arī kādreiz uzstājos tiesnešu vienā konferencē, ja, un tur es izmantoju tādu analīzi, kur tiesneši ir pārkāpuši. Tur bija pētījums, LU laikam, vai kas tur bija veicis pētījumu un aprakstījuši dažādas tiesneša ētikas pārkāpumus. Un tad tiesnešs arī sauc tiesneša ētikas komisija, un tad tur bija gadījumi, kur tiesneši tur tā kā pretojās, pat sāk bļaut pretī tajā ētikas komisijā, ja? Tas nozīmē, ka intuitīvā morāle var nepiekrist ētikas kodeksam, vai kā respektīvi, ka mans gadījums atbilst ētikas kodeksam. Nu, kā mēs zinām, ja tādi gadījumi var būt pietiekoši grūti risināmi. Teiksim paldies docentam Utinānam par ļoti
izsmeļošu priekšlasījumu. Var aizsīt mūsu individuālās pārdomas vēl. Un tad es pieteikšu pati sevi. Ja, tātad šodienas sēdes otrajā noslēguma daļā es vēlos padalīties ar mūsu aptaujas rezultātiem, kuru pēc valdes iniciatīvas veicām šī gada februārī ar aicinājumu biedriem aizpildīt anketu par iesaisti asociācijas darbā un arī izteikt savas idejas un vēlmes kā. Tātad nodemonstrēšu saņemto aptaujas anketu kopsavilkumu un parādīšu arī, kāds mūsu darba grupu sastāvi šobrīd veidojās, kā arī noslēgumā īsi demonstrēšu par grupu darbības principiem, kurus es izvirzu kā priekšlikumu un gaidīšu arī iespaidus un komentārus, kā arī noslēgumā pastāstīsim, cik tālu mēs esam ar vasaras skolas organizēšanu. Tātad, kā jau minēju, jā, mēs veicām tādu online aptauju šī gada februārī. Pirmo reizi aptaujas uzaicinājums tika izsūtīts 2. februārī ar atgādinājumu 11. Kopā uz anketu atsaucās, atbildēja 24 biedri no tā brīža esošajiem 103 biedriem un veicinātāju biedriem. Tā kā, spriedīsim paši, tas ir labi vai slikti, bet 23% ir aktivitāte. Un viens tātad no mērķiem bija piedāvāti darba grupu varianti ar aicinājumu, kurā es konkrēti redzētu savu iesaisti, interesi, vēlmi pēc brīvprātības principa iesaistīties. Un tad nākošajos slaidos šīs piedāvātās grupas. Statūtu pilnveides grupā ir atsaukušies 7 dalībnieki. Es varbūt nepārskaitīšu, visi redzat uz ekrāna. Un droši vien, ka šī grupa varētu būt ļoti fokusēta uz uzdevumu piedāvāt valdei savu jauno statūtu grozījumu, un ar to arī iespējams, ka tas darba uzdevums varētu tikt izpildīts. Komunikācijas grupai ir pieteikušies 6 aktīvisti, un es ļoti priecājos par to, ka mums būs papildspēki, jo, kā jau minēju, ka ideja ir daudz un vajadzību arī, bet tie resursi, kas šobrīd ir valdes rīcībā, ir ierobežoti, un es ceru, ka Andris Užauds arī priecāsies par beidzot tādu jaunpienācēju pulku, ka mēs varētu tos uzdevumus dalīt un arī domāt par varbūt jaunām iecerēm, jo apmainīties ar informāciju mums visiem vajag, plus mēs varētu būt arī varbūt aktīvāki reprezentējot savu specialitāti vai asociāciju sabiedrībā vai ārstu vidē. Par vasaras skolas organizācijas grupu šeit arī bijām patīkami iepriecināti par kolēģi atsaucību, jo pieteicās gan dalībai organizatoriskajā pusē, gan iesaisti šajā teorētiskajā semināru lekciju darba grupu vadīšanā. Ja, un tad vasaras skolas organizācijai mēs jau esam pieaicinājuši biedrus no socializācijas grupiņas, jo, kā zināms, vasaras skola ir ne tikai par jaunām zināšanām, bet arī par labu atpūtu un savstarpēju komunikāciju un miedarbību. Jā, šeit minētie 8 biedri ir izrādījuši iniciatīvu ar konkrētām idejām un gatavību vai novadīt kādu semināru vai nolasīt lekciju. Un noslēgumā, kā jau minēju, nodemonstrēšu arī esošo programmu, kas, manuprāt, ir izdevusies arī tāda gan daudzveidīga un interesanta, un tāpēc jau vairāk saku paldies šiem 8, uz kuriem balstās arī mūsu pirmās vasaras skolas programma. Un vislielāko atsaucību ir guvusi pētniecības grupa, kurā ir pieteikušies veseli 10 biedri.
Un es ļoti gribu izteikt cerību, ka šī grupa varētu būt tiešām ilgtermiņa iniciatīva, jo tā mums visiem būtu ļoti svētīga un noderīga arī tieši mūsu specialitātes tādā perspektīvā, un gan Latvijā, gan starptautiskā sadarbībā. Un 4 biedri ir bijuši gatavi iesaistīties un veicināt socializāciju asociācijas biedru ietvaros. Un te droši vien arī paši biedri ģenerē savas idejas, bet tas, ko mēs jau redzam, jau pieminētās vasarskolas ietvarā vai mūsu ikgadējā Ziemassvētku pasākumu ietvarā, mēs noteikti aicinātu mērķtiecīgi uz šiem dažiem uzdevumiem katrā gadā domas un idejas ģenerēt. Bet tas var pastāvēt arī daudz citos dažādos veidos. Un kolēģi atbalsta grupa, kas bija definēta kā arī kā mums tāds iztrūkstošs, varbūt sistemātisks atbalsts situācijās, kad mēs nonākam kādās grūtībās vai ar sarežģītiem pacientiem vai ar pacientu pašnāvības gadījumiem, vai tās varbūt arī kaut kādas sūdzības, ar kurām ir pietiekami izaicinoši tikt galā, ka šī grupa varētu veidot tādus vadlīnijas vai arī reālus atbalsta mehānismus pastāvīgi pieejamus, kuros tad visiem būtu skaidrs, kāda būtu iespējamā rīcība un pēc izvēles to varētu izmantot. Jā, arī šajā grupā ir bijusi laba atsaucība, 6 kolēģi pieteikušies, un dr. Inga Petersona pat ir izvirzījusi iespēju, ka viņa varētu gada nogalē prezentēt arī tādu priekšlasījumu par pašnāvīgu psihodinamiku un psihoterapijas iespējām, ārsta psihoterapeita taktiku saskaņā arī ar likumdošanu un piedāvāt ar diskusiju kādā no asociācijas sēdēm. Un tad mums jau tāda arī aktualizēta tēma par medicīniskās dokumentācijas pilnveidi, tieši psihoterapeita specialitātē. Šeit ir pieteikušies 3 kolēģi. Es domāju, ka tas ir arī svarīgs un aktuāls darbs. Iespējams, ka te varētu arī nākt vēl klāt kādi papildspēki, jo tā ir tēma, kas mums kļūst aizvien vairāk un vairāk aktuāla, un es domāju, mums tas ir svarīgi, varbūt īstermiņa mērķos iekļaut un to pilnveidot. Un tad bija tāda definēta grupa, kas varētu iesaistīties gan rezidentu apmācībā, gan tālāk izglītības veicināšanā kopējā asociācijas kontekstā. Šeit ir pieteikušies 4 kolēģi. Un ar iespējamo iesaisti definējot, tas ir saistīts jautājums ar iepriekšējo. Jā, dr. Užāns jau daudz ko dara, un te skatos, ka daudziem ir bijis uzrunājošs šis piedāvātais veids, ka mentorings, ja, kas mums palīdzētu jaunajiem kolēģiem vieglāk iekļauties, sajust arī tādu atbalstu, gan varbūt mācību procesā, gan asociācijas specialitātes ietvarā. Tā kā šī ir ļoti interesanta un tēma, kas arī izskatās, ka ir guvusi atsaucību un varētu tikt attīstīta. Jā, tad šeit arī bija jautājums par iespējām uzstāties lāpu sēdēs, un 7 kolēģi ir gatavi to darīt. Ja, daži precizējot jau tēmas, daži ar ideju par iespējamu tēmu, un 2 kolēģi arī teikuši, ka kopumā jā, bet varbūt ne šobrīd, bet vēlākā laikā. Tā ka šis arī mums ir ļoti labs resurss, un paldies par aktivitāti un iniciatīvu. Mēs noteikti kā valde aicināsim un piedāvāsim iespējas turpmākajām sēdēm. Un tad, ja ir kādi jautājumi, tad droši vien arī varat uzdot. Turpmākajām sēdēm.
Un, tad kopsavilkumā mums ir tātad potenciālas 8 darba grupas ar šeit kopskaitā pieteikušamies dalībniekiem, kas var būt labs sākums un laba tāda iespēja gan pašrealizēties, gan kaut ko vērtīgu dot speciālitātes un asociācijas labā. Bet, lai darba grupas nepaliktu tādā vēlmju ietvarā, tad, kā mēs zinām, vienmēr ir palīdzošs zināms frames. Un šeit tātad no brīvprātības un iesaistes mēs vēlamies piedāvāt, ka tomēr tad darba grupām ir nākamie soļi, lai mēs formētos un uzsāktu savu darbību. Un piedāvājums ir turpmākā mēneša laikā līdz 23. aprīlim darba grupām satikties. Ja, tas var būt vai nu klātienē vai online. Ja, mēs varam piedāvāt arī Zoom pieejas, lai tā sapulce nebūtu ar pārtraukumiem. Un nosūtīsim tad katras grupas dalībniekiem arī šo te kopējo sastāvu ar kontaktiem, lai jūs varat savstarpēji sazināties. Un tātad tai pirmajā tikšanās reizē būtu arī ļoti svarīgi ievēlēt darba grupas vadītāju, kas visticamāk būtu tas iniciators un grupas virzītājs spēks, un arī personu, kas vai nu mainās, vai ir viena, kas protokolē tikšanās reizes. Ja. Tāpat vienoties arī par, atkarībā no grupas uzdevumiem, noteikti būtu tikšanās biežums, laiks un arī savstarpējā info apmaiņa. Katrai grupai var būt specifiska. Un formulēt, kāds tad būtu mūsu darba grupas mērķis vai mērķi, kā arī uzdevumi šim gadam un varbūt tādai vidēji tālākai perspektīvai 3 gadiem, ja tas ir grupai aktuāli attiecināmi. Ja būs varbūt grupas, kur tas 3 gadu periods nav svarīgs. Un tātad aicinājums ir iesniegt valdei, nosūtot uz šo mūsu kopējo e-pastu informāciju no darba grupas par augstāk minētajiem 1. un 2. punktu. Un tad ir arī tāds jau uzmetums darba grupu nolikumam, kuru mēs plānojam tad saskaņot un apstiprināt nākošajā valdes sēdē. Tas ir veidots maksimāli vienkāršs, lai tas nebūtu pārāk formalizēts, sarežģīts un nenobiedētu mūs no darbības. Bet tomēr tie pamatprincipi būtu ar zināmu frekvenci regulāra tikšanās, pēc iespējām un pēc vajadzības, atkarībā no pašas grupas lēmuma, un arī kā definējums, kā mēs iesaistamies grupas darbā, ja? Katrs pats un grupa kopumā. Darboties saskaņā ar grupas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, ja, kad mēs par tiem vienojamies, nobalsējam, tad mums tas ir saistoši visai grupai, un protokolēt grupas sapulces, ja, kurā būtu svarīgi fiksēt lēmumus, fiksēt uzdevumus, atbildīgos un noteikti arī termiņus, lai darbība virzītos kaut kur. Un mēs piedāvājam tādu saikni ar valdi 2 veidos. Tad viens būtu vismaz 2 reizes gadā, šogad varbūt tā būtu 1 reize, bet turpmāk 2 reizes gadā informēt valdi par grupas darbu, izvirzīto un sasniegto. Ja ir nepieciešams sniegt rakstisku pieprasījumu pēc papildus resursiem, kas varētu būt grupas mērķu sasniegšanai nepieciešami, piemēram, kāda specifiska informācija par asociāciju vai biedriem, ārējais konsultants nepieciešams piesaistīt, ja, vai ir kaut kāds tehnoloģisks risinājums vajadzīgs vai ārpakalpojums. To tad mēs kopā risinām, un ja tur ir kaut kādi finanšu resursi vajadzīgi, atkal vēršamies pie valdes un aicinam izsniegt to. Ja, un arī tad kopīgi vienosimies, kuras darba grupas būtu saistoši, varbūt atvēlēt laiku kādā no kopējām sēdēm, prezentēt savus rezultātus vai mērķus, un arī, lai visi
asociācijas biedri par to informēti, vai tas notiek rakstveidā uz regulāras bāzes, vai sēžu laikā tam tiek atvēlēts laiks, vai vismaz kopsapulcē, kad ir kaut kāds tāds atskaišu periods par gada darbiem. Ja, to tad arī skatīsimies no iespējām un no rezultātiem, no šīm iniciatīvām, cik tas daudz mums laika prasīs. Lūk, par šo aicinu, mums ir nedēļa laika līdz tuvākai valdes sēdei arī sūtīt savus priekšlikumus, komentārus, ja varbūt vēl kaut ko prasās šeit atrunāt, precizēt. Nolikums var tikt arī papildināts laika gaitā, ja šīs darba grupas iedzīvosies un būs kā tāda pastāvīga vienība mūsu asociācijā. Vismaz dažas no tām cerams, ka būs. Un tad noslēgumā par mūsu gaidošo vasaras, priekšā stāvošo vasaras skolu, kur es ceru, mēs visi sāksim gaidīt jau pēc šiem attēliem, kas tā kā uzvedina uz tādu skaistu baltpilnu vasaras vakaru, ko mēs noteikti ar kādiem hedoniem varētu izmērīt un teikt, ka šis noteikti dotu vairāk baudas. Un tātad šeit ir piedāvātā programma, tīri, lai jūs arī jau stādaties priekšā, kas sagaida. Tātad ir iecerē sākt piekdienā, pusdienas laikā, mēs sapulcējamies līdz 2:00, un tad pirmā uzstāšanās būtu no doktoras Velgas Sudrabas par darbnīca, kā ievākt anamnēzi un izvērtēt pacientu no narkoloģiskās puses. Savukārt pēcpusdienā doktora Švarca vadībā būtu darbnīca par darbu ar narcistisku pacientu, tā skaitā ar praktiskām klīniskām viņetēm. Tad ir vakariņas un sociālā daļa, un par šo man arī būs daži jautājumi jums. Un otrā dienā tātad mums ir pilna diena, sākot ar darbnīcu, ko vadīja doktors Vītiņš par neiroanalīzes izmantošanu pacienta konceptualizācijā. Tad pēc kafijas pauzes būtu iespēja pievienoties vienai vai otrai aktivitātei, kas notiktu paralēlās zālēs, lekcija un diskusija par psihadēlisku vielu pielietošanu terapijā vai seminārs par ievadu mentalizācijā. Un pēc pusdienām, kā noslēdzošais, doktors Veselovskis ar semināru par vīrieša pusmūža krīzi, vientulību un narcismu. Un tad jau nāk kafijas pauze un noslēgums, kurā tad mēs būtu vieta un laiks reflektēt par dzirdēto un sajusto. Tā, tas tad arī man paldies.